Tātad mūsu programmas komanda šobrīd ir joprojām 4 cilvēku sastāvā, un tagad, kā kārtīgā pēcpusdienas raidījumā, es teikšu, un tagad ziņas īsumā. Kas tad ir noticis pēdējā laikā un par ko mēs noteikti ar jums šodien vēlamies runāt? Tātad pirmā lielā vēsts, kas gada nogalē pāršalca mūsu valsti, tos, kas esam saistīti ar programmu Latvijas skolas soma, pieņemot valsts budžetu, bija pilnīgi skaidrs, ka programmai palielināts finansējums. Un to jūs arī droši vien jau esat sapratuši, un tūlīt nauda ieripos kontos, un par to visu vairāk stāstīs Sabīne, kura tagad mūsu komandā pārauga administratīvos jautājumus, un ne tikai. Tātad tā bija pirmā labā ziņa. Nākošā rezultāti ir lieliski, un to mēs zinām, pārskatot jūs iesniegtās atskaites vai pārskatus, kā tas sauc valsts kasē. To mēs redzam no 0 saņemtā Latvijas Kultūras akadēmijas veiktā pētījuma rezultātiem, un tur ir ļoti daudz interesantu lietu, un par to vēl runāsim daudz. To mēs saņemam mēdīju monitoringā, to mēs dzirdam sarunās ar jums un e-pastos, ka rezultāti ir lieliski un iespaidi ir vērtīgi. Nākošais ziņu bloks ir panāktas izmaiņas normatīvajā regulējumā, un to jau Juhņevičs kundze pieminēja. Tātad izglītības likumā ir ierakstīts, un arī ministru kabineta noteikumos pārmaiņas ir. Par to arī stāstīs Sabīne, bet pie tiem lieliskajiem rezultātiem jūs uzrunās Aleksandrs, kurš mums tagad ir galvenais satura eksperts, un caur kura rokām iet visi kultūras norišu pieteicēju sagatavotie iesniegumi, un kurš arī gaida jūsu zvanus un e-pastus gadījumā, ja jūs esat pamanījuši kaut ko vērtīgu, kas nav šajā te piedāvājumā. Nu, un jau pieminētā jaunā mājaslapa un vēl pavisam karsti jaunumi, ikmēneša jaunumu lapa, ko jūs varat saņemt savā e-pastā. Tas ir kārtējās mūsu komunikāciju vadītājas Ingas sarūpētais bērns, un arī par to, kā to izmantot un ko tur atrast, mēs jums stāstīsim mazlietiņ vairāk turpmākajā semināra gaitā. Un otrā stunda būs veltīta pieredzes stāstiem, un sirsnīgs paldies visām kolēģiem, kuras piekrita dalīties, un pieredzes stāstos kā vienmēr būs gan izglītības daļa, gan kultūras daļa, jo šīm abām pusītēm ir arī turpmāk cieši jāstrādā kopā. Un vēl mums ir vieni jaunumi, ziņas īsumā blokā. Lelde, kuru daudzi no jums atceras un vaicā, kā klājas Leldei, rūpējas par mazo Jēkabu, un tas nozīmē, ka mēs daram ļoti daudz, lai Latvijas skolas somai norišu izmantotāju pulks nekļūtu mazāks. Tādi ir mūsu īstie jaunumi. Ja mēs runājam vairāk par programmas norisi, gan no saturiskā, gan administratīvā procesa viedokļa, tad izskatījās, ka ir tādi 3 vārdi, kurus es gribētu šeit semināra sākumā pateikt, jo tie atbalstosies tādā vai citādā veidā arī visā turpmākajā gaitā. Daram lietas ar jēgu, un pa jēgai, kādreiz saka. Izvēloties norises, pievēršam uzmanību, kas ir tas vēstījums, ko no tā iegūs skolēns, ko no tā paņems līdz dzīvei kā cilvēks, un kā tas palīdzēs saprast pasauli, un arī kā tas palīdzēs kaut ko iemācīties no tā, kas ir skolas mācību saturā. Nebaidieties pieprasīt visaugstākās kvalitātes kultūras norises, bet mācieties saprast, ka kvalitāte var izskatīties dažādi.
gan teātra izrāde, gan koncerts, gan sastapšanās ar vizuālo mākslu vai jebkuru citu kultūras izpausmes formu var būt gan grezni glancēta, gan pavisam nepieradināta un nesaķemmēta, un gan vienā, gan otrā gadījumā tā var būt ļoti vērtīga kā iedvesmas avots, pārdomas rosinošs materiāls un tā tālāk. Un domājam par pieejamību. Atceramies, ka viens no programmas pamatprincipiem ir visu skolēnu iesaiste un kultūras norišu pieejamība arī tādā ziņā, ka tam, kurš varbūt tik labi nezina latviešu valodu, ir iespēja gūt māksliniecisko piedzīvojumu, pārdzīvojumu, baudījumu, jo ne viss ir izteikts ar vārdiem. Mums ir krāsas, mums ir skaņas, mums ir aprises, un tas viss veido brīnum jauku kultūras norisi un māca gan jaunos cilvēkus, gan arī skolotājus. Es gribētu teikt, pedagogi mīļie, nebaidieties iet ar skolēniem uz tādām norisēm, kuras jūs paši neesat redzējuši. Mēs diezgan bieži dzirdam tādas bažas, es īsti nezinu, vai tas būs piemērots, es neesmu redzējis vai redzējusi. Ļaujieties arī jūs jaunai pieredzei un vērojiet bērnu reakciju. Un tad salieciet kopā savu pieredzi, savus iespaidus un viņu teikto, un paskatieties, vai tā atšķirības starp paudzēm patiesi ir tik liela, kā dažkārt saka, vai varbūt mēs visi pašos pamatos esam ļoti, ļoti tuvu savā vērtību izpratnē un savās ilgās pēc cilvēcības, mīļuma, sapratnes, pieņemšanas, kopīgas darīšanas un tā tālāk. Mēs jau droši vien liela daļa varētu nakts vidū pateikt, kas ir Latvijas skolas somas mērķis, taču dzīve ir mazliet savādāka, un bieži vien sarunu sākot mums nākas pārjautāt arī tiem, kuri grib piedāvāt norises, vai jūs īsti esat pārliecināti par to, kāpēc ir šāda programma un kas ir tās galvenais mērķis un uzdevums. Un te mums jāatceras, kultūras norise, 10 dažādas izpausmes formas un saikne ar mācību procesu. Un darbības pamatprincipus jau droši vien ļoti labi arī zinām. Paskatoties uz šo te ilustratīvo apkopojumu par 10 kultūras norisēm, paskatieties uz bērnu sejām, paskatieties uz notiekošajām darbībām, un tas ir tāds labs iedvesmas avots, cik daudzveidīga var būt kultūra un cik daudzveidīga var būt kultūras pieredze. Šobrīd mēs gatavojam vienu no jauniem šī gada metodiskā atbalsta sniegšanas instrumentiem, un kopā ar Izglītības attīstības centru plānojam semināru ciklu, varētu teikt, uz kuru jau ir pieteikušies pirmie dalībnieki, un kādā no anketām es izlasīju ļoti interesantu situāciju. Pirms teātra izrādes, kas bija pasūtīta uz skolu, skolotāji ar skolēniem bija pārunājusi, kā tas ir iet uz teātri, kas notiek pirms sākas izrāde un tā tālāk. Un tad izrādījās, ka ieradās izrāde, kas notiek 3 mācību klasēs vienlaikus. Un skolotāji neapjuka. Pēc izrādes viņi tieši par to arī runāja, cik dažāds mūsdienās var būt teātris. Un šis ir brīnišķīgs piemērs pedagoga gudrībai, mirkļu pedagoģisko momentu tveršanai un dzīvai sarunai un dzīvai reakcijai uz notiekošo. Un pēdējais, ko es gribētu pateikt savā sākuma uzrunā, salieciet kopā un pārdomājiet par šiem jēdzieniem. Medijpratība, tas mums tā kā zināms, un skolās aizvien vairāk tiek pielietots un apgūts. Kritiskā domāšana, jau vairāk kā 20 gadus mēs to izmantojam ar visām 3 fāzēm.
Kultūrpratība ir tas, ko mēs esam nesuši klāt ar šo te programmu Latvijas skolas soma un kas ir arī izglītības dokumentos. Un tad šī pilsoniskā līdzdalība, piedalīties izvēlē, piedalīties uzņemšanā, piedalīties organizēšanā, piedalīties diskusijā pēc tam un gūt labāko iespējamo pieredzi. Atceramies gan vienu lietu. Kultūras pieredze var būt iedvesma, pamudinājums, atgādinājums, brīdinājums, bet jādomā, jāanalizē un jāizvēlas ir mums katram pašam. Vai visiem kopā, saliekot kopā savus viedokļus, pieņēmumus, vajadzības un iespējas. Atcerēsimies, ka labs pilsonis, un mēs ļoti vēlamies dzīvot sabiedrībā, kas sastāv no labiem pilsoņiem, ir zinošs un empātisks pamatotu lēmumu pieņēmējs, kas gatavs iesaistīties darbībā vai ierosināt un uzsākt to. Un visi šie darbības momenti atklājas arī caur kultūru. Mēs ļoti ceram, ka norises jums palīdz, mēs ļoti ālaši gribam uzklausīt jūsu pieredzi un gribam redzēt rezultātus, kas lēnām, bet neatlaidīgi palīdz mums virzīties nospraustajā virzienā.